Sveicināti skatītāji kārtējā digitālo humanitāro zinātņu raidierakstā, kur runāsim šodien par ļoti aktuālu tēmu, par mākslīgo intelektu. Bet mēģināsim to darīt koncentrētāk un fokusētāk. Un studijā mans viesis šodien ir Aldis Ērglis. Sveiks! Es zinu, ka tev ir vairākas lomas, bet, lai es nenokļūdītos, varbūt pats pasaki precīzi. Es zinu, tev viena ir saistīta ar universitāti un otra ar IT industriju. Jā, es esmu Emergent Latvijas vadītājs un mākslīgā intelekta vadītājs un arī Latvijas universitātē gan pētnieks, gan arī citās lomās darbojos. Vai tā ir dabiska šī te loma savienošana? Vai tas sanāk organiski, vai tu dari līdzīgas lietas? Jā, manuprāt, tas ir gan papildinoši, un tā loma sākās, tā sadarbība ar universitāti sākās jau arī studiju laikos, un pēc tam vairāk piedaloties pētījumos, tieši nodarboties ar lielo datu analīzi. Un, tā kā ikdienā ar to nodarbojos, strādāju ar datu analīzi, tad arī pētniecībā tas vienkārši palīdzēja pētnieku grupā, kurā es biju, ātrāk, labāk sasniegt tos vajadzīgos rezultātus. Tad tu nāc no kuras jomas, kurā jomā tu esi pētnieks? Tā ir lielo datu analīze, un manas tā specializācija, tie projekti, kuros es piedalījos, bija dažādi ekonomikas un sociāli pētījumi. Piemēram, pēdējie bija par šo te 15 minūšu pilsētu, jeb kā ar datiem var izskaidrot un tieši komunikāciju datu analīzi. Es piedalījos projektos grupā, kur mēs izmantojam mobilos datus, lai prognozētu dažādus ekonomiskus, sociālus, izskaidrot ekonomiskus, sociālus fenomenus, tieši ņemot vērā cilvēku kustību, koncentrēšanos, izmantojot mobilos datus. Saki man tā, jo varbūt tad es vienkārši neesmu iekšā tajā bildē, jo man tomēr šķita, ka industrija parasti ir viena mazliet atrauta pasaule un akadēmiskā pētniecība ir cita. Vismaz, teiksim, humanitārajā pētniecībā es redzu, ka cilvēki, kas ir pētnieki, viņi tipiski nav reizē arī uzņēmumos, bet vai tu teiksi, ka tad tavs gadījums nav unikāls? Tu redzi, ka tavā jomā tas ir diezgan tipiski, ka ir gan šī pētnieciskā karjera, gan reizē darbs uzņēmumā. Es pat teiktu, ka visās jomās būtu jābūt tā, ja, kad cilvēki, kas strādā gan pētniecībā, ka viņiem ir šī kaut kāda, nosauksim viņu par komerc vai puskomerc darbība, jo tā parāda pavisam citu domāšanu, pavisam citu attieksmi varbūt pret tām problēmām, kas tiek risinātas. Un manuprāt, tas ir diezgan papildinoši abos virzienos, un ka tas ir normāli, un ka tā būtu jābūt. Varbūt tas ir retāk vai mums nepierakstāk, tāpēc, ka vieni varbūt, ja mēs sākam tikai vienā jomā, ja mēs, piemēram, pabeidzam universitāti, aizstāvam doktora darbu un ejam pētniecībā, tad mums nesanāk varbūt tīri praktiski pastrādāt kādā uzņēmumā, ja tajā komercvidē, privātajā sektorā, kā viņu sauc, tad tur varbūt tā sadalīšanās notiek, bet es teiktu, ka mūsdienās tam vajadzētu būt arvien biežāk, un tam būtu jābūt normālai praksei, ka šīs te jomas ir apvienotas. Un es strādājot abās, es varu vienkārši uzreiz pateikt, kas ir tie ieguvumi, kas ir tas, kas maina to domāšanu. Jo, ja mēs esam akadēmiskajā vidē, mēs koncentrējamies uz to tematu, ja, uz to mūsu pētījumu, un galvenais varbūt ir tiešām tas pētījums un atrast to patiesību, to vajadzīgo, un mūs neuztrauc to, ka, piemēram, negatīvs rezultāts arī ir rezultāts. Ja? Tas ir akadēmiskajā vidē. Ja mēs skatāmies to pašu privāto sektoru, tad tas ir daudz lietišķāk. Tie pētījumi arī varētu notikt, bet viņi ļoti daudz ar lietišķāku pieskaņu. Visu laiku tiek domāts, kā mēs praktiski to varētu izmantot, kāds varētu būt tas labums, un uz to ir vairāk uzsvars. Līdz ar to
lai gan arī mēs iedomājamies, vajadzētu būt kā akadēmiskā vidē, vajadzētu pētījumu, taču arī mums vajadzētu koncentrēties to ieguvumu un labumu. Tikai tas fokus ir drusku savādāks, viņš tāds novirzīts. Labi, kad mēs sākām no šīs puses, tad es uzdošu to grūto jautājumu, manuprāt, grūto, bet varbūt tu zini vienkārši atbildi. Jo man tomēr šķiet, ka tev ir šīs specifiskās prasmes, kas ir industrijā pieprasītas, bet es domāju, teiksim, par humanitāro zinātņu pētniekiem, par sociālo zinātņu pētniekiem. Kas ir tas scenārijs, kādu tu viņiem iesaki, ja viņi grib strādāt reizē gan pētniecībā, gan kaut kur privātajā sektorā, un lai tās viņu prasmes nebūtu pavisam atrautas no tā viņa akadēmiskā potenciāla. Un varbūt tev šo nav, es negribu tevi iegāzt, bet es domāju, ja tu zini kaut vai dažus labos stāstus, piemērus, tie būtu ļoti interesanti, jo es domāju, ka liela daļa cilvēku humanitārajā sociālā jomā viņi cer, ka viņi varētu strādāt industrijā, bet viņi nezina, kas ir tās viņu prasmes, ko viņi ir piedāvāt, viņi nezina, kas ir tie ceļi, kā tur nokļūt. Jā, laikam tā mana atbilde būtu tāda izveidot priekš sevis amatu. Un tas nozīmē to, ka ja mēs paskatītos tos amatus, kas ir, kā es, piemēram, izdomātu, labi, gribu iet papraktizēties privātajā sektorā, atveru portālu, skatos vakances, neviena nav ne tuvu tam, ko es varētu vai gribētu darīt. Aizver ciet un turpinu pētīt. Bet faktiski, zinot no iekšpuses, to privāto sektoru, tās vakances, tas nav rādītājs. Un tas nav uzņēmumi nezin precīzi, ko viņiem vajag, un viņi to nespēja nodefinēt. Viņi cenšas, mēģina pēc iespējas labāk, bet jebkurš, piemēram, arī šobrīd, kad mēs esam mākslīgā intelekta tādā laikmetiņā, tad es domāju, ka visiem, kas strādā ar valodu, ir milzu iespējas, ja viņi izdomātu un noformulētu, kāds ir tas viņu pienesums, pielietojums tā tehnoloģiju kontekstā, piemēram, vai pat pielietojuma kontekstā. Tas varētu būt, chatbota apmācītājs vai chatbota pārbaudītājs, cik labas viņš tās pareizas atbildes dot un tā tālāk. Viņš izveido to amatu, to savu vērtības piedāvājumu un dodas uz uzņēmumiem un piedāvā, saka, ko es māku, vai jums to vajag? Un viņi saka, jā, mums tieši to vajag, mēs nemācējām noformulēt. Man patīk tava pieeja. Es arī esmu dzīvē tā darījis, kad tu radi tās iespējas un tad saproti, jā, tas strādā. Saki, bet vai tu to domā arī tīri praktiski un burtiski? Jo, manuprāt, tas prasa drosmi no šī humanitārā sociālā pētnieka, bet vai tu saki, ka tam ir procents nostrādāt, ka viņi fiziski izveido to savu piedāvājumu, uzrakst uz uzņēmumu, dodās, sarunājas, kāds būtu gatavs runāt, jo man varbūt maldīgs priekšstats ir tāds, ka, ja tu neej visu to oficiālo pieteikumu ceļu, visdrīzāk kādā brīdī tev neatbild. Jā, tas arī būtu jāskatās kompleksāk. Ja? Tas nav uzrakstīt, aizsūtīt e-pastu un tad gaidīgi dručaini spiest pārlādēt e-pastu. Tas ir jādara kompleksi. Pirmkārt, ir jāiesaistās tajā ekosistēmā. Ir dažādi pasākumi, meetupi, konferences un tā tālāk. Tas nozīmē, ja es izdomāju, ka es gribēšu to darīt, man jāpaliek publiskākam. Man jāparādās, man tas jāsāk demonstrēt. Vai arī labāk nevis sūtīt CV ar to aprakstu uz e-pastu, bet uztaisīt kaut kādu video vai sāk savā LinkedIn profilā par to rakstīt un stāstīt, ka tieši šis visiem uzņēmumiem tagad ir nepieciešams. Es to daru. un momentā kāds pieteiksies. Jā, skaties, es tev uzdevu, manuprāt, grūti jautājumu, un tu man tā pa punktiņiem saliec, kā īstenībā varētu virzīties no tur, kur mēs esam, uz labāku vietu. Labi, saki man, kas ir tas, ko tu darīji Latvijas universitātē, kā tu nodefinētu to savu lomu, kā tu runā ar cilvēkiem, ko tu dari? Es palīdzu saprast, kādas digitālas instrumenti, digitālas sistēmas palīdzētu universitātei, piemēram, konkrēti šobrīd domājot par studiju, piemēram, sistēmu. Ja, mums ir LUIS un šī studiju informācijas sistēma, un, protams, jādomā, kā to modernizēt, kā izveidot kaut kādas papildus lietas. Tas būtu par tādu infrastruktūras līmeni, kā universitāte to dara, vai tu arī strādā tādā līmenī, ka tu konsultē pasniedzējus vai par digitālo pedagoģiju vai studentus? Vairāk es teiktu, ka tas ir tādā arhitektūras līmenī, kad sākumā izdomāt. Tas nav par tādu pedagoģiju,
par tādu, nezinu, varbūt tieši studiju procesu kā praktisku izpausmi. Tas vairāk tiešām par instrumentiem, kas varētu palīdzēt šo procesu sakārtot. Labi, bet es zinu, ka tev ir viedoklis arī par digitāliem rīkiem. Mēs jau paspējām mazliet papļāpāt. Kādu tu redzi to situāciju? Jauns cilvēks, kas sāk studēt, kas ir tas minimums, kas viņam būtu jāmācās un varbūt kādā secībā sākt? Un jautājums, vai tu arī šeit nošķir, ka tehniskajiem studentiem ir viens komplektiņš, humanitāriem cits, vai patiesībā mēs jau šobrīd runājam par pamata prasmēm digitālajām, kas ikvienam ir kopīgas? Jā, šis atkal ir ļoti sarežģīts jautājums, ja, jo, lai gan visa mana darba mūža, visa karjera tika veltīta tieši, lai izpētītu šo digitālos rīkus. Un šobrīd ļoti tiešām grūti pateikt, kur ir paši rīki. Tādi kā rīki, kurus izmantot, jo pirms 10 gadiem to bija pateikt vieglāk. Kas bija pirms 10? Datu analīze. Piemēram, vajadzēja noteikti kādu rīku, kas vizualizē datus, apkopo datus, to vajadzēja iemācīties, strādāt ar datu struktūrām, un tur bija numur 1 Power BI, jā, pēc tam tur varbūt vēl Click, Tableau, vēl kādi rīki, tos varēja nosaukt. Tas bija kaut kāds pamats. Ja? Tur, protams, Excelis, bet vairāk šie datu vizualizācijas, datu apkopošanas rīki. Tagad ir daudz grūtāk to pateikt, un drīzāk mēs runātu par tādām prasmēm, ja pirms 5-10 gadiem tā bija noteikti datu pratība. Datu pratība ļoti plašā tādā nozīmē. Tad šodien tā ir mākslīgā intelekta pratība. Un mākslīgā intelekta pratība sevī ietver ne tik daudz tehnisko spēju un prasmju, cik, piemēram, kritisko domāšanu, sistēmisko domāšanu. Tādu arī ļoti svarīga prasme, ko piemin, ir tāda mērķtiecīgums un iniciatīva. Un tas ir patiesībā tās prasmes, kas ir vajadzīgas, lai to darbu dabūtu, kā mēs iepriekš runājām. Tur jau nav tik daudz gudrības, bet iniciatīvas un tādas mērķtiecības ir vairāk tajā visā nekā tādu kaut kādu citu prasmi. Labi, saka man tā, tu pieminēji tos maģiskos vārdus kritiskā domāšana, un tā kā es esmu nācis no filozofijas, es zinu, ka filozofi bieži vien tā kā uzskata, ka viņiem ir ne gluži monopols, bet viņi ir visgudrākie par kritisko domāšanu. Un īstenībā, kad tu runā ar sociālajiem pētniekiem, tad bieži vien šī kritiskā domāšana, konteksta saprašana, viņi saka, tā ir mūsu spēcīgā puse. Bet tad, kad tu saki šeit kritisko domāšanu, sistēmisko domāšanu, vai tu domā par to, vai arī tu īstenībā redzi, ka tehniskajiem cilvēkiem tā ir cita veida prasme, un varbūt tu runā par tādu veidu kritisko, sistēmisko domāšanu. Liels jautājums, bet varbūt tu saproti, uz ko es tēmēju. Jā, un mēģināšu īsi atbildēt. Es esmu noteikti tajā pusē, kas saprot to, ka cilvēcei pirms manis bija domātāji, kas domāja par šīm problēmām, un viņi daudz ko sasniedza, un man nevajag visu izdomāt no jauna. Un, protams, es teiktu, ka jābalstās uz kaut kādu domātāju komplektu, ja mēs runājam arī par kritisko domāšanu, kas mums iedod tādu vismaz pamatus, vai kam mēs piekrītam dzīves uztverē un dzīves tur tajā vīzijā, piemēram, es balstos Aristoteles, Seneka, ja, un tālāk, ja mēs domājam kristīgie domātāji, filozofi, un tās ir kaut kādas idejas, uz kurām tu vari bāzēties. Bet, ja mēs runājam varbūt tā vienkāršāk par kritisko domāšanu arī tehniskiem cilvēkiem, interesants fakts, piemēram, ka tagad mēs strādājam daudz ar mākslīgo intelektu, un mēs saprotam, ka mākslīgais intelekts, ja mēs runājam ģeneratīvais mākslīgais intelekts, interesanti arī lieta, kad mēs sakam mākslīgais intelekts, mēs iedomājamies ģeneratīvais, bet tad ir rodas jautājums, datorredze, tulkošana, mašīnu mācīšanās, tas ir kas? Un parasti to sauc par jau tradicionālo mākslīgo intelektu. Tad ģeneratīvais mākslīgais intelekts, viena no milzīgiem ierobežojumiem ģeneratīvam mākslīgajam intelektam, ka viņš nezina, ko viņš nezina. Un tas ir viens no kritiskās domāšanas tādiem, es teiktu, pamatelementiem. Es uzdodu kaut ko izpētīt mākslīgajam intelektam, tā kā viņš nezina, ko viņš nezina. Viņš nezina par tādu konceptu, ka var nezināt to, ko tu nezini. Viņš mēģina atražot visu un visu izdomāt no to, kas viņam ir.
Un iedomājamies tur, nezinu, filozofiskā doma līdz 15. gadsimtam, piemēram, ja būtu, un visu mēģināt izdomāt par to. Ja, bet cilvēkam tā nezināšana par to, ko nezinu, ir ļoti saprotams vienkāršs koncepts. Mēs saprotam, ok, to mēs nezinām, jāmēģina, jāskatās, jāpēta. Tā mēs nokļuvām interesantā atzarā ar tavu atbildi. Es tad pajautāšu, tas koncepts, kā šis mākslīgais intelekts nezina, ko viņš nezina, vai tu redzi, ka tas ir iebūvēts šajā lielo valodu modeļu paradigmā, vai arī tā problēma ir jau par lietotāju saskarnes līmeni un par to, kā tās atbildes vienmēr tiek formulētas tādā veidā, ka tev paglājumo, ka šis bija tiešām ļoti labs jautājums un tā tālāk, ka viņš neatzīst, ka viņš nezina, tāpēc, ka viņš grib saglabāt lietotāju, kas turpina ar viņu kontaktēties, jo tas ir dizaina risinājums, nevis arhitektūras problēma. Jā, jāsaprot, ka šie lielie valodu modeļi, lai gan arī viņi ir lieli un tādi jaudīgi un tā tālāk, tiem ir ļoti daudz ierobežojumu. Pirmkārt, viņi saprot tikai to, kas ir aprakstīts. Viņi nesaprot tās lietas pasaulē, kas nav aprakstītas. Jo tās vienkārši nevar iemācīties. Tas ir tikai tas, kas tekstā eksistē un kāds ir to aprakstījis. Tikai tās lietas ir iekšā. Tāpēc, piemēram, ja mēs skatāmies digitālajā pasaulē un tādā, burtu tekstu pasaulē ir ļoti lielas ietekme un izmaiņa, bet fiziskā pasaulē vispār gandrīz nekāda. Ja mēs runājam par fiziskās pasaules profesijām, arī šāda tipa intervija, tas ir tas paliks cilvēka, teiksim, tā būs viena no cilvēka pieprasītām spējām. Tas ir droši, jo es tieši nesen lasīju, ka drīz podkāsti tika automatizēti un nebūs vairs vajadzīgi cilvēki. Būs automātiski, bet būs milzu pieprasījums pēc cilvēkiem, kuri spēj mākslīgajā intelektā kaut ko noformēt, paģenerēt un izveidot šādu pasākumu. Jo šāda pasākuma izveidēja vajag ko organizāciju, daudz līmeņa plānošanu, fizisku atkal darbošanos fiziskā vidē, un tas mākslīgais intelekts to nevarēs. Labi, tu iezīmēji to objektīvo problēmu, ka pirms 10 gadiem bija skaidrs, kas ir jāmācās. Tagad tas ir izplūdis, bet tomēr, ja tev kāds cilvēks praktiski lūgtu palīdzību, kas būtu tas 1 vai 3 vai 5 rīki, ko tu viņam ieteiktu? Es domāju, tāpat viņam pajautāt, ko tu gribi sasniegt, kādā jomā strādā, bet varbūt ir kāds pamata komplektiņš, par ko tu varētu nokomentēt, kāpēc to būtu labi zināt vai vismaz apsvērt. Jā, protams, ka pirmā izvēle būtu vairāki šie te lielie valodu modeļi. Kāpēc saki vairāk? Tāpēc, ka viņi ir līdzvērtīgi, vai tu reāli iesaki lietot paralēli vairākus? Tāpēc, ka viņi visi ir dažādi. Ja mēs paskatāmies, kas mums no tādiem lielajiem, mums ir Anthropic Claude, mums ir ChatGPT un mums ir, piemēram, Gemini. Tad ir vēl varbūt Groks, Xagroks, DeepSeek, Mistral, varētu nosaukt tur vēl modeļus. Es tieši gribēju jautāt, pirms mēs aiziet tālāk, Mistrals franču, DeepSeek ķīniešu, bet principā mēs tomēr domājam par šiem pirmajiem amerikāņu kā pamata, un Mistrals DeepSeek jau tā kā, arī starp citu. Vai tā ir, vai tu teiksi, ka tie arī līdzvērtīgi? Tur mums jāskatās. Pēc kvalitātēm. Jā, mums jāskatās līdzvērtīgi, kamā mēs varētu teikt līdzvērtīgi. Jo viena lieta, kas ir jāsaprot, iedomājamies, ir tas čata lodziņš, kurā mēs ierakstām to uzvedni. Un tālāk tas teksts neaiziet, tā komanda neaiziet pa taisno uz to modeli. Jo modeļi ir arī atvērta koda modelis. Ir modeļi, kurus tu savu datoru var uzlikt. Lielie valoda modeļi. Tu vari uz savu datoru uzlikt. Liels dators būs vajadzīgs. Nē, pat ne tik ļoti liels. Varbūt viņš nebūs tik liels kā tie modeļi, bet to var izdarīt. Modelis varbūt pat vēl nav pats nosacījis. Tas nav pats galvenais. Pats galvenais ir tas, ko katrs ražotājs ir ierakstījis kā tās instrukcijas. Kā sadalīt tavu pieprasījumu, kā apstrādāt to. Tāpēc, ka, piemēram, Anthropic Claude ļoti labi ģenerē PowerPoint prezentācijas, bet ChatGPT nē. Un tās ir tur nesalīdzināmas prasmes. Vai tur, piemēram, Google Gemini ļoti labi ģenerē attēlus, bet Claude nē. Klausies, bet šī tāda lieta, ko
tu katrs atklāji ar mēģinājumu un kļūdu metodi, vai tu kaut kur par to vari palasīt? Jo man liekas, tā ir vēl viena problēma, ka tie modeļi un rīki mainās tik ļoti ātri, ka tas, kas bija patiesība, kas ir labākā praksa pirms gada, tagad jau tas ir old school un bieži vien pat neproduktīvi. Kā izsekot līdzi? Tā ir vēl viena trauksme, kas cilvēkiem ir to rīku, ir tik daudz, ko darīt. Jā, kad tu saki palasīt, man trauksme rodās. Negribu lasīt. Nē. Gribu video pastīties. Tāpēc, ka es šobrīd dzīvoju tādā Covid režīmā, ka tu piecelies no rīta un pirmais tu izlasīsi sagatavotās mākslīgā intelekta ziņas. Katru dienu. Kaut kādu pusstundu. Man ir uzrakstīti prompti, kas katru rītu man izķemē visu internetu, sagatavo ziņas konkrēti par rīkiem, kas parādījās, ko ar to var izdarīt un kādā veidā. Tu sāc lasīt tās ziņas, un tas būs jādara katram. Tā kā Covidā jau mēs arī visi lasījām, nevis tikai epidemiologi, vai ne? Un mēs pirms mēs izlasījām ziņas, un tad gājām ģērsties, mazgāties, ēst uz darbu. Un tieši tāpat šobrīd ir ar mākslīgo intelektu. Jā, mums ir jāvelta, eksperti saka, tur stundu, 3, 4 nedēļā tikai, lai lasītu, kas iznācis jauns, jo reāli katru nedēļu iznāk. Ja agrāk, pirms gadiem, bija tā, ka ražotāji rīkoja 2 reizes gadā konferences, un tajās konferencēs apkopoja visus jaunumus. Un mēs varējām 2 reizes gadā iespringt, lai to saprastu. Tagad viņi izlaiž lietas katru nedēļu. Piemēram, vai tu zināji, ka šonedēļ Google Gemini izlaida desktop programmu priekš nevis tikai webā, bet tā kā ChatGPT un Cloudam desktop programmu priekš Macintosh datoriem sākumā. Bet, tas ir... Dzirdi, ko tu saki, bet es domāju, tas ir necilvēcīgi. Tu strādā šajā jomā, skaidrs, ka tev ir jāvelta tā stunda dienā vai 4 stundas. Bet es domāju, es jau varētu prasīt saviem studentiem vai kolēģiem, bet man šķiet, nav vērts prasīt nereālo, viņi to nedarīs. Un tad tas, ko es redzu, un to varētu nokomentēt, ka tāda anekdotiska prakse, bet tipiski cilvēks strādā ar vienu no šiem lieliem valodu modeļiem līdz brīdim, kad viņš nofeilo kaut kādā episkā veidā, un tā viņi saka, Gemini man vairs nepatīk, kas eju pie Claude. Tas ir tāds ļoti naivs veids, bet īstenībā līdz brīdim, kamēr tev strādā tas, kas tev strādā, tu nemeklē neko citu, jo tā ir milzīga kognitīvā slodze. Sekot, labi, tu izlasi tur 15 ziņas, tu jau nesaproti, tev ir jāklikšķina, jāiet tālāk, lai saprastu, ja tu neplāno tajā specializēties, ja tu gribi būt vienkārši godīgs lietotājs. Un es tagad domāju, kurā brīdī, kam tas tiek uzlikts pa slodzi, ja darba devējs ieliktu tādu stundu, 1 stunda darbinieka no 10 līdz 11, es gribu, lai jūs izglītojaties, tad bet būtībā tas ir jādara šobrīd brīvajā laikā katram. Es teiktu, ka tas nav industrijas specifika. Ka, piemēram, pusstundu dienā skatīties tās ziņas. Par mākslīgo intelektu. Jā, es teiktu, ka tas jādara katram, kurš grib kļūt par mākslīgā intelekta superzvaigzni savā nozarē. Vienalga, vai tā ir literatūra, vai muzeja pārvaldība, vai jebkura sfēra, kur, ja es gribu kļūt tā superzvaigzne, kas ir produktīvāks par citiem 3 reizes, ja kā mūsdienās saka, manas zināšanas, eksperta zināšanas, plus ar mākslīgo intelektu, es varu dabūt 2 junioru jaudu. Iedomājieties, ka dēļ tā, ka jūs ieguldat pusstundu dienā, mēģinat šo laiku labprātīgi, jūs varat pēc kāda laika dabūt 2. Es negribētu saukt viņus par vergiem, bet tādu virtuāliem, bet 2 cilvēkus, 2 cilvēku ekvivalentu. Kādā ziņā tevi apskauž, saki, vai tu arī padalīties, kas tas ir? Tā ir kaut kāda lietotne, tas ir rīks, tā ir liste ar portāliem, kam tu seko līdzi. Es domāju, ka iespējams, ka viena daļa cilvēku labprāt to darītu, bet viņiem sajūta, ka viņi jau nespēja izkontrolēt visur, kaut kas notiek. Kam tieši sekot? Ir noteikti avoti, bet pats vienkāršākais, ko jebkurš var izdarīt šodien, ir atveriet savu mīļāko chatiņu un ierakstiet. Izveido atskaiti, kuru izpildi katru dienu no rīta 7:00, apkopo jaunākās ziņas par mākslīgā intelekta praktiskiem pielietojumiem, pievērst īpašu uzmanību Claude, tam rīkam, ko es lietoju, Claude Gemini vai ChatGPT, izveido to HTML formātā, tā kā parāda man katru dienu. Enter un viss. Šis izklausās labs. Tā kā lietojams arī nespeciālistiem. Sākumā varbūt liksies HTML,
Bet pēc dažām dienām saprotu, tas ir vienkārši failu formāts. Ja. Tas ir vizuāls noformējums. Jā. Un jāsaprot arī to, ka mēs visi šajā jomā esam nespeciālisti. Es teiktu, ka tajās pielietojumos tas, kā piemēram, muzeja vadītāja var pielietot mākslīgo intelektu, tur nav speciālistu. Tādu kaut kur sēž, tādu speciālistu nav. Tā kā visdrīzāk tā muzeja vadītāja iniciatīva būs tā, kas kļūs par to speciālistu šajā jomā. Tu iezīmē tādu biedējošu pasauli, bet tādu pozitīvu noskaņu. Es nezinu, vai es tur gribu dzīvot, bet vismaz labāk pozitīvā noskaņā. Divas nianses. Vai tu iesaki sarunāties ar viņu latviski? Latviešu cilvēkiem, vai ir gadījumi, ka tu iesaki labāk tomēr darīt to angliski, un otrs ir tātad bezmaksas versijas, un ir šīs maksas versijas tipiski ap 20 eiro mēnesī. Manuprāt, tur ir starpība diezgan būtiska, kurā līmenī tu ieteiktu palikt, lai tas ir produktīvi. Tas jau ir atkarīgs arī no tā rīku komplekta, ko es izmantoju, bet vismaz vienam rīkam būtu jābūt tam maksas plānam, jo tās atšķirības ir milzīgas. Kādas? Atšķirības ir pirmkārt tajā jaudā, ko mums dod, un parasti tas, un šobrīd it sevišķi, tas pēdējās atkal nedēļās sākās tāda cīņa par resursiem, jo vairs nepietiek tur elektrības un datu centru, lai visu, ko visi ģenerē, varētu nodrošināt. Tāpēc arī ražotāji limitē, viņi ierobežo tās jaudas. Piemēram, Anthropic Claude'am ir 5 stundu limiti. Un, ja, piemēram, es palaidu prezentāciju ģenerēt tādu garāku, un viņš man 5 stundu limitu iztērē 30 minūtēs. Viņš teica, viss vairs tev tokenu, jeb žetonu, jeb to tekstvienību nav. Gaidi pēc 14 stundām atjaunosies, un tad varēsi turpināt. Tas ir bezmaksas versijā. Tas ir maksas. Jā. Tas ir tas, ko mums arī sagaida, jo bezmaksas versijā to mēs varbūt nepamanām. Mēs kaut ko pajautājam, un mums liekas, viņš joprojām strādā, bet viņš vairs tur neizmanto noteiktus apgabalus, vairs nemeklē dziļāk, viņš vairs tur kaut ko neskatās. Un mums atgriež kaut kādu tur vispār nesaprotamu lietu. Jā, tas man šķiet interesanti, ka bieži vien jau tas process ir necaurspīdīgs, mums iedod rezultātus, un tur iebaldē un ieliek izsaukumzīmi, bet mēs īsti nezinām to kvalitāti. Un, tas ir tas, ko es gribēju jautāt. Bet kopumā tu tomēr ieteiktu paļauties tādam vienkāršai uzvednēji apkopot man jaunākās ziņas par mākslīgo intelektu, ka viņš iedos patiesību, nevis viņš tev saģenerēs kaut kādas blēņas. Jo cilvēkiem, kas tik labi nezina, kā tā tehnoloģija strādā, tas ir viens no tām lielajām bailēm. Ja viņi vienreiz ir sastapušies kaut kādu halucināciju, viņi vienmēr ir bail, ka jebko, ko viņiem saka, tā var būt nepatiesība. Un kā saprast, kuros gadījumos patiešām ir jābaidās, bet kad ir jābūt produktīvam, tas jāizmanto. Jā, pilnībā paļauties nevar. Un, tur ir priekš sevis, priekš katra ir jāizstrādā tas pārbaudas mehānisms un sapratne par lietām. Šo es varu paļauties, pieņemšu, šeit es pārbaudīšu. Un tā pārbaude nenotiek tā, ka es uzrakstu vienkārši, kā es teicu, to uzvedni, un tad es izlases kārtībā pārbaudu kaut kādas ziņas. Ja? Nē, es varbūt uzrakstu to uzvedni, skatos, ko tad viņš man iedeva, pārbaudu, kas tur ir, skatos, varbūt kaut kas ir savādāk vai atšķirās, tad es rakstu garāku uzvedni, es iekļauju papildus nosacījumus, es saku pārbaudi, es varbūt tajā uzvednē vēl pierakstu klāt un saku, un to esi redaktora lomā, lūdzu to, ko tas iepriekšējais sagatavos prompta daļā, ja? Lūdzu pārbaudu to visu, vai no redakcijas viedokļa tas ir vispārējais, un pārbaudu, vai tās saites, kuras tiek izmantotas, vispār eksistē un tā tālāk. Tas nozīmē, ka katram nav tā, ka tas uzvedne nostrādā no pirmās reizes. Tā nekad nav. Tie, kas, piemēram, gatavo profesionālu saturu šobrīd ar mākslīgo intelektu un ievietot dažādās vietās, viņi saka, ka apmēram 2 nedēļas vajag intensīva darba, kamēr tu noskaņo to savu uzvedni, lai viņš veidot to saturu kā vajag.
Štāds ir pilnīgi cita pasaule. Es neesmu drošs, ka es gribu tādā dzīvot. Labi, klausies, tas kā tu runā, man izklausās saprotami, un es domāju, tas varētu būt saprotami arī humanitāriem sociāliem cilvēkiem. Bet saki, vai šis ir vienkāršais veids, kā par to runāt, un, teiksim, ar mākslīgā intelekta cilvēkiem, un tu īstenībā runātu daudz sarežģītāk, mēs vispār nesaprastu, par ko ir runa, vai tas īstenībā ir iedrošināšs, ka tas arī ir šis līmenis, un mums nav jābūt lielākiem ekspertiem, lai saprastu, kā šo lietot? Es teiktu, tas ir tas mākslīgā intelekta pratības līmenis. Jā. Tāpat kā ir lasīt prasme, rakstīt prasme, datu pratība, tāpat arī mākslīgā intelekta pratība. Un mums ir šobrīd tieši ļoti svarīgi, ka mēs runājam tajā mākslīgā intelekta pratības līmenī, nevis ejam kaut kādās tur detaļās, pieminam specifiskus terminus, tur kā piemēram RAG vektora datubāzes. Tam pat nav nozīme. Tas klausās labi. Jā, bet tam nav tādas jēgas, ja? Jo mums ļoti svarīgi šajā brīdī ir saprast, kādu labumu tas var, kādu pievienoto vērtību tas var radīt daudzās jomās, it sevišķi humanitārās un sociālās. Un es varu pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka ļoti ilgu laiku arī es teiktu, ka arī pētniecība, jebkurā pētniecībā vienīgais tāds pamats, uz kura varēja paļauties, bija dati, strukturēti dati. Un strukturēti dati tā ir tabula. Vai ne? Ja mēs gribējām analizēt aptaujas, ko mēs darījām, tās bija rezultātā mums vajadzēja tabulu, vai ne? Un tad mēs vērām vaļā SPSS programmu vai Excel vai kādu un analizējām kvartiles, deciles un vēl visu kaut ko. Un tā bija visu laiku, un tas bija visās jomās. Tabulas, strukturēti dati. Bet bez strukturētiem datiem bija nestrukturēti dati. Kas ir nestrukturēti dati? Dokumenti, intervijas audio, vai ne, kur mēs aptaujājām cilvēkus, un dažāda cipa informācija. Un tā kā nepakļāvās analīzei, mēs teicām, no tā vajag izgūt tos strukturētos datus, un tad varēsim analizēt. Tad tas, ko tie valoda modeļi mums atklāja, ka mēs varam patiešo analizēt šos te datus. Nevis mēs taisam tabulas no intervijām, bet ņemam tur 100 ierakstītas audio intervijas, iedodam viņus tam valodu modelim, chatiņam un sakam, izgūsti tur, piemēram, par ko cilvēki uztraucās, par ko viņi domā, kāda viņas vajadzības un tā tālāk. Un mēs iegūstam to vajadzīgo informāciju no tā. Mums iztrūks izpaliek tas maģiskais solis, kurā mēs bieži vien pat zaudējām nozīmīgas lietas, kad mēs translējām tos nestrukturētos datus tajā tabulā. Un kaut ko mēs pa vidu zaudējām, jo tur bija tehniskas operācijas. Tad tagad mums ir pieeja. Skat, es tev uzdošu precīzi jautājumu, kas rūp daudziem pētniekiem. Es iztēlojos to situāciju, viņam ir 20 intervijas, jā, ļoti daudz, neiesim līdz 100. Pieņemsim, ka tas ir audio formātā. Es redzu lielu vērtību, ja viņš var dabūt kaut kādu indikatīvu signālu ar lielo valodu modeli, kas tajās intervijās ir iekšā. Tik tā labi. Bet viņš nevar uzticēties, ka viņam tiks izgūts viss. Viņš nevar uzticēties, ka tiks izgūts būtiskākās lietas, un tad vienā brīdī man pētnieks saka, es tad labāk daru pats. Tu saproti to problēmu. Es redzu, ka tur uzreiz zūd efektivitāte, bet es reiz arī saprotu tos pētniekus. Viņi saka, ja es nevaru paļauties 100%, ka šis ir tas, kas tur ir, tieši tas, un ne vairāk, ne mazāk. Kā tu komentētu, vai tas ir stāsts par precīzākām darbplūsmām, precīzākām uzvednēm, lielāku kontroli, vai tas, jā? Tas ir stāsts par dziļāku, teiksim, iet dziļumā uzvednēs. Jā, nevis vairāk uzvednes tur un tā tālāk, bet tas ir nozīmē dziļākas uzvednes un uzvedņu skaņošana. Teiksim, nosauksim viņu tā. Kā to angliski sauc? Fine-tuning? Fine-tuning vai long prompts, tā viņu sauc, garie prompti, jeb tās uzvednes. Ko tas praktiski nozīmē? Ja, piemēram, es paņemšu šobrīd audio failus, ielikšu mākslīgā, tur jebkurā chatiņā, teiksim, tā viņu sauksim, un viņam uzdošu tur, uzrakstīšu, kaut vai 5 teikumus. Tas jau būs diezgan daudz. Vēl viena interesanta tāda detaļa, tā ir tips and triks, ja? Šobrīd runā, ka vajag diktēt diktēt tos promptus, nevis rakstīt, jo diktējam mēs runājam 2-3 reizes ātrāk nekā rakstam.
Un tas atkal mēs varam iegūt efektivitāti. Nu, lūk. Tu man iepriekš neatbildēji latviski vai angliski. Abās vienādi? Ļoti atkarīgs no modeļa šobrīd. Ir modeļi kā Gemini, kas labi ļoti latviski strādā, ļoti labi tiešām. Es teiktu, ka šobrīd es, piemēram, nedalu. Ja man ir noskaņojums, ir tēma, es labāk saprotu, uztveru, es gribu latviski, vai ja man vajag latvisku rezultātu, es darīšu to tikai latviski. Ja ir kaut kāds, kur man vajag angļu valodā rezultātu, es visdrīzāk to darīšu angliski, bet kopumā es teiktu, ka to vajag darīt pēc tā, kā mēs labāk sapratīsim, ko mēs paprasīsim, kas neradīs kaut kādus atkal zudumus, informācijas zudumus, lai valoda nav tā, kas mums rada to zudumu. Ja ir tēma, nezinu, ja vajadzētu par kulināriju runāt, kur man angļu valodas, teiksim, nepietiek, lai par to runātu, es rakstītu tā latviski, un par kaut kādām tēmām varbūt angliski. Saki vēl par tiem rīkiem, jo tas, ko tu pieminēji, tie man izklausās viena tipa rīka no dažādiem ražotājiem. Un vai tas iemesls ir tāds, ka pagaidām šie chat asistenti, viņi mēģina strādāt multimodāli un visu problēmu risināšanai, un tas ir laika jautājums, kamēr būs specializēti rīki, vai arī tu vienkārši šo sarunu un pagaidām tādus ļoti specializētus veidus, risinājumus nenosauc. Jo es, teiksim, iztēlojos agrāk. Senajos laikos bija tā, ka tu lieto Wordu vienam, Excelī citam, PowerPointu vēl citam, tu vari dažādas programmas. Vai tagad tu tiešām saki, ka arī nevajag meklēt nekādas specializētākas rīkus tādā pamata līmenī? Šie čata asistenti ir tas, apgūst vispirms tos, un tad jau tev dzīve parādīs, ko tālāk vajag. Priekš sākuma noteikti tie rīki, bet jau šobrīd eksistē simtiem rīku tādu, daudz specializētu rīku. Nosauks kādu piemēru? Piemēram, ir tādi rīki, kas ģenerē gatavas programmas, kā Lovable, Replit, Bolt, kur mēs ierakstām, piemēram, izveido programmu, sistēmu, kas uzskaita tur, nezinu, kaut kādus grāmatas vai tur mājaslapu uztaisi man vai veselu klientu apkalpošanas sistēmu. Es ievedu savus tās uzvednes, un viņš man uzģenerē gatavu programmu, visu kodu, dizainu, izskatu. Dažreiz gribētos, ka laiks iet lēnāk. Man arī. Tas progress, ko mēs esam sasnieguši, man gribas teikt, es jūtos labi. Es negribu nekādu akcelerāciju, es negribu reiz 3, es negribu reiz 10. Labi, mēs tuvojamies noslēgumam, kā tu redzi, šitais ies reiz 10, reiz 100, un pasaule mainīsies dramatiski, vai īstenībā mēs adaptēsimies un būs tīri ok dzīve? Prognozes ir dažādas. Es ļoti arī esmu tajā FOMO, tajā režīmā, fear to miss out, baidos kaut ko palaist garām. Un tie runātāji eksperti, viņi saka, kad mūs var sagaidīt dažādas, tādas diezgan lielas arī pārmaiņas, varbūt sabiedrības līmenī. Es teiktu, ka mūs sagaida tādi 2 līdz 5 gadi, kad mēs būsim tādā režīmā, lai vispār saprastu, kā tas strādā, ar ko ar to var izdarīt. Un būs tie, kas varbūt dziļāk, ļoti dziļi tajā ieies, būs tie, kas varbūt tur atmetīs ar roku un negribēs tajā piedalīties. Noteikti atšķirsies tā pasaule, kas ir tīri fiziskā, kur notiek fiziskā interakcija. Teiksim, tur santehniķi, tur veikali un tādas lietas, konferences izstādes, un tur būs iepriekšējais ritms, un tā digitālā vai vairāk digitālā pasaulē, tad būs pavisam cits ātrums. Man gribētos ticēt, ka tās izmaiņas būs, bet ne ļoti dramatiskas, un tuvākajos 10 gados nebūs tā, ka kaut kāds mākslīgais intelekts mūs pārņems, un tā pasaule pilnībā mainīsies. Mana prognoze, ka 5 gadu periodā tas iebremzēsies dēļ augstām izmaksām. Respektīvi, tā tehnoloģija joprojām būs pieejama, es varēšu uzģenerēt
visu kaut ko, tikai tas maksās ļoti dārgi. Un tad es domāšu, vai man vajag to ģenerēt to ļoti dārgi, vai varbūt kaut kā drusku savādāk to izdarīt, vai ar rokām izdarīt un tā tālāk. Nu, varbūt varētu salīdzināt ar to, ka, ja man bija ideja pirms, 10-15 gadiem, ka es gribu uzfilmēt video rullīti, es varēju viņu tā kā pats kaut kā tur ilgi, kā sanāks, filmēt, un beigās varētu uztaisīt to video rullīti, vai pasūtīt tur profesionālu video rullīti par ļoti, ļoti, ļoti lielu naudu, ja, un iegūt to. Līdzīgi ir šobrīd ar tie. Es domāju, ka tā būs ar šiem te rīkiem, ka tādas lielas lietas, vai varbūt pat daudzas lietas vienkārši maksās ļoti dārgi. Labi. Šīs pozitīvās nots veiksim. Paldies tev par sarunu. Jā, paldies.